Jā, tā ir viena no manām labākajām draudzenēm, bet šobrīd viņa ir Latvijā. Pirms 2 gadiem, cik es atceros, viņa aizbrauca strādāt un ar nodomu mācīties Londonā. Tas beidzās ar to, ka viņa gadu nostrādāja kafejnīcā, bet kaut kas neizdevās ar iestāšanos universitātē, tāpēc viņa iekrāto naudu iztērēja, lai apmaksātu mācības Latvijā. Principā tā gada laikā viņa bija sapratusi, ka tomēr cilvēks ir šeit, ir tik svarīgi, ka viņa tā jaunā vide to neatsver. Un arī, es nezinu, kā būtu bijis, ja viņai būtu izdevies iestāties skolā, tā kā tad droši vien viņa vēl aizvien būtu tur. Tas ir tāds pieaugušs cilvēka apzināts lēmums, jo viņas mērķis bija iegūt izglītību, iegūt kaut kādu finansiālu pastāvību, tā kā Latvijā tajā brīdī viņa neredzēja to kā iespējamu. Tad vienīgais veids pēc viņas domām bija braukt prom, un tāpat laikā tā kā pastāv komunikācija, tehnoloģijas, internets, tad nebija nekādu problēmu tajā laikā sazināties, un tāpat jau visu laiku bija tā apziņa, ka vienmēr ir Ziemassvētki, vienmēr ir vasaras brīvlaiks, kad es varu uz turieni aizbraukt, un gal galā viņa jau pilnīgi ar nodomu nebrauca uz visiem laikiem. Tā gada laikā bija tas, ka pirmos pāris mēnešus, protams, mēs sazvanījāmies reizi nedēļā, varbūt biežāk, bet ar laiku jau pēc pāris mēnešiem, kāds parasti notiek, mēs sākām sazināties aizvien retāk, un tāpat laikā jau man ir cits paziņu loks, viņai tur jau bija, viņa nebrauca viena pati, viņa brauca pie saviem radiniekiem, tā kā, ka tur jau arī viņai bija paziņas un draugi. Un tagad laikā it kā mēs mazāk komunicējām, bet tāpat laikā viņa jau ir tik sena draudzene, ka tad, kad viņa atbrauca, tad praktiski viss uzreiz bija vecam. Tā kā, es nedomāju, ka tas jebkādā veidā iedragāja mūsu attiecības.